Sveiki! Mani sauc Kristofers Felkers. Mans kolēģis ir Mikls Čirsons. Sveiki! Un mēs izveidojam laivas modelīti saules kausam. Labi. Ierastu mēs ņēmām no internetā pieejamiem laivas modeļiem. Attiecīgi mēs skatījāmies, kuri modeļi bija visātrākie un visaerodinamiskākie, un izvēlēto modeli mēs pielāgojām mūsu nepieciešamībām. Attiecīgi mēs pašu modeli padarījām platāku, uz tā mēs novietojām tos solāros paneļus, kuri balstīti uz statīva, 30 grādu leņķī, priekš maksimālās jaudas. Tāpēc, ka solārie paneļi un šis statīvs ir salīdzinoši smagi, laivu nepieciešams līdzsvarot, ko mēs darām ar ģeneratoru novietošanu priekšā. Turpmāko izpēti ar motoru un saules paneļiem skaidros mans kolēģis. 3D printeri tika izmantots propellers, tas ir vienots ar motoru, un dažādos strāvas režīmos tika tas izmēģināts. Tika regulēts spriegums, un izmēģinājām, cik ātri spēja griezties propellers, un vai viņš vispār spēs virzīt laivu uz priekšu ūdeni. Izmēģinājām arī to kopā ar saules paneļiem, izmērījām, cik daudz spēja sarežoties saules paneļi, ka viņi savienot paralēli un virknē. Konstatējām to, ka vislabāk viņi savienot paralēli, ja tādā gadījumā rodas lielākais strāvas stiprums, kas ir nepieciešams šim motoram, lai viņš darbotos optimāli. Izmēģinājām arī vienot paralēlu kondensatoru, konstatējām to, ka jēgpilnu labumu no tā neiegūst, tādēļ izmantojam to neiekļaut mūsu dizainā. Izstrādes laikā arī tika 3D printētas šīs detaļas, kā piemēram propellers savienojums ar motoru un statīvs saules paneļiem. Lūk, var redzēt, kā ar saules paneļiem tiek testēts motors tieši ūdenī. Un kā mēs redzam, šie saules paneļi knapi spēj sarežot pietiekami daudz elektroenerģijas, lai grieztu propelleri. Tas nozīmē, ka, ja būtu apmācies laiks, tas motors vispār nespētu griezties. Lai viņš grieztos, ir vajadzīgs pilns saules apgaismojums. Un kā arī mēs redzam, ūdens pretestība ļoti samazina šī motora ātrumu. No mums tas būtu viss. Paldies par jūsu uzmanību. Visu labu! Visu labu!